Šis ir lielisks piemērs, kā rupi sakot sadirst gadu desmitiem darbojošu sistēmu. Kraftera lukturis pats par sevi viņš uz lampiņām ir, taču kādam konstruktoru birojā likās, ka kaut ko tak vajag no diodēm, 21. gadsimts taču. Tad lūdzu ir ielikts šīs te miglas lukturim, ir 3 diodes. Man šādi lukturi ir 3 gabali. Šis ir sadauzīts, tāpēc viņam deg šīs diodes, bet pārējie 2 ir tā, ka viņam vienam vispār nedeg, otram knapi blauš šitās te diodes. Un tas viss notiek tāpēc, ka šeit tiek mītrums, protams. Un tas absurds ir tāds, ka šo te elementu viņi pat var noskrūvēt. Tur es varu ielikt tam lukturim, kurš ir vesels un nedeg, jā, bet viņu atsevišķi nopirkt šo detaļu nevar. Un tas ir kārtējais stāsts par to, ka tā vietā, lai sietu striķītī pudeļu korķus, jā, mēs varbūt vajag tam ražotājiem piespiest to, ka tas remontējums ir tas lukturis, kad šādas elementus var nopirkt atsevišķi. Jo, principā, tie 2 lukturi, kas ir man stāv, ja man nav viņos, ko samainīt šo te detaļu, viņi aiziet uz miskasti. Un kaut kur Ķīnā vai kur tur kūp nākošie skursteņi, lai nākamos lukturs, tikai tāpēc, ka šis te elements ir ielikts te, un viņš vienkārši sapūst. Sapūst šī te plates, viņi izņēma ārā, tur ir vienkārši nopūst kaut kas uz tās plates. Un šitās te pats stāsts bija Volviķiem, te P2 platformai, kuriem pēc facelift iebakstīja lukturu sānā tādas diodītes. Tās, protams, arī sāka beigties nost. Paldies Dievam, ka nedaudz planēta izglāba ķīnieši, sākot ražot viņas atsevišķi, bet, protams, ka oriģināli detaļu viņas nevar nopirkt, jā. Un tas ir šī te, manuprāt, tā absurdā situācija, kad lai vai kā, teiksim, man nepatiktu padomju autobūvu, bet tajā laikā bija tā, ka, piemēram, Žigulim ir katalogs, kur līdz pēdējai gumijai katram riņķītim ir savs kods, piemēram, bremžu cilindru var arī tā kā nopirkt atsevišķi virzulīti un nopirkt to gumijas gredzenu. Labi, cik tas ir ekonomiski izdevīgi un tā tālāk, tas cits jautājums, bet šobrīd ir ļoti daudz lietas, kuras tiek izmestas miskastē dēļ kaut kāda gredzentiņa maza, kur tu nopirkt atsevišķi vienkārši nevari. Šis lukturs ir viens no tiem stāstiem, kur tāpēc, lai ietaupītu 5 centimetru vietu 2-metrīgā sānā mašīnas, absurda situācija principā.